Pie kultūras nama zinību dienā galvenokārt pulcējās jaunāko klašu skolēni. Vislielākā rinda bija sastājusies pie ķermeņa apgleznošanas klases. Pasaka, ko vēlās, un tad mēs mēģinām īstenot viņu vēlmes. Kas ir bijis līdz šim? Pārsvarā puķītes, taurentiņi un tādas lietas. Miroņgalvas, Kristīnas miroņgalviņas. Skaidrs. Un ko tu gribētu, lai tev uzzīmē? Liela puķi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka man ļoti patīk puķis. Īpaša vērība tika piegriezta tieši pirmklasniekiem. Mēs veidosim teikumu, divas komandas ir, vēlējumi viens otram būs vienā vēlēs labas sekmes, un otra būs sveika skola. Viens otram mums būs jāsaliek vārtiņi. Mums ir špikerīts arī. Mums ir špikerīši arī. Un tad mēs tā tiesim. Bija domāts, ka būs vairāk bērni, ka bērni turēs rokās tos teikumus, bet mēs esam uz trepītēm spēlēties. Ar klikučiem iedabūt bumbu vārtos nemaz nebija tik viegli. Izskatās, ka ir grūti, bet ir viegli. Bet kas tur jāņem vērā, lai nenokristu nospīd? Ir jātur tie striķi sev stipri ar rokām klāt. Jātur arī ar rokām līdzsvars. Tad tu vēlreiz gribēsi iziet? Es mēģināšu, jā. Kaislīgas bija arī spilvenu cīņas. Labi, nebija grūti, jo esmu esmu strādājis strādnieku, un mēs arī ārdījāmies ar spilveniem. Metām viens otram un ar spilveniem sitām. Cīnieties, drošie kolēģi! Aigas uzvarēja! Skolēni sacentās arī netradicionālajā boulingā un dziedāja karaoke. Katrs pasākums, kurš notiek skrundā, protams, ir jāatbalsta. 1. septembris, man liekas, vienmēr ir svēts. Sižetu veidoja Ieva Benefelda un Alans Perševics.